Labrīt, draugi! Šodien piekdiena un 14. iemesls, kāpēc viņa krūzis ir sapņu bizness. Manās rokās ir sapņu bizness. Tas ir produkts, kurš vajadzīgs katram. Kad es stāstu par šo sapņu biznesu, es nedomāju, ka tūlīt visi pievienosies un mēs kopā to veidosim. Nē. Katram ir savs darbs, savu nodarbošanās, savs bizness. Kad kāds grib mainīt savu dzīvi, savu finansiālo stāvokli, savu veselību, tad šī ir iespēja. Un nav jāmeklē jaunu darbu sludinājumu ar cerību, ka kāds kaut ko izdevīgi piedāvās. Šeit ir piedāvājums. Jā, arī veselību uzlabot. Ceļošana ir atpūta no ikdienas, un tā ir veselība. Daudziem cilvēkiem arī pensiju vecumā joprojām pirmai vietā ir darbs. Alga ir tik, cik ir. Tad nāk valsts ar nodokļu slogu, obligātiem maksājumiem, pāri nekas daudz nepaliek, un cilvēks tā arī savu mūžu nodzīvo. Šodien ir citas iespējas, tikai par tām ir jāuzzina un jāizmanto. Nav iespējams visiem zināt visu. Es dalos ar savu pieredzi, zināšanām par šo biznesu. Man ir liels prieks, ka mani kāds sadzird un sāk darboties. Nebaidieties, pievienoties šim ceļojumu klubam, sarunājiet tikšanos ar mani un uzziniet visas nianses, kā veidot uzkrājumus savam ceļojumam un kā ceļot izdevīgāk. Ko tas nozīmē veidot uzkrājumus? Tas nozīmē, ka jūs aizbrauksiet savā ceļojumā bez stresa, atbrauksiet un jums nevienam nekas nebūs jādod. 50% cilvēku ceļos parāda, atbrauc mājās, strādā, atdod iztērēto ceļojumu naudu, un, kad tas ir izdarīts, ņem atkal jaunu aizdevumu un dodas kādā sapņu kurortā. Kad jūs sapratīsiet šī biznesa vērtība, ka to var darīt paralēli tam, ar ko jūs nodarbojaties, paralēli savam brīvajam laikam, tad tev būs tavs sapņu bizness. Kāda ir veiksmīga cilvēka definīcija? Apmierināt cilvēki. Biznes, tas ir kalpošana cilvēkiem. Un zelta vārdi, ko Luka Banki teica mūsu sapņu basketbola komandai. Be humble, work hard, work as team. Esiet pazemīgi, strādājiet smagi, strādājiet kā komanda. Zelta vārdi. Atslēgas vārds ir strādājiet kā komanda. Lūk, tas ir sapņu bizness. Lai jums foršas brīvdienas, draugi!